Iekuriet sev vīziju. 2001. gads. Daugavas sporta nams. LMT komanda uzņem Igaunijas Kalevu ar Edmundu Valēko sastāvā. Rīdzeniekus kaujā ved Jānis Blūms un Mārtiņš Skirmans, bet uzmanības epicentrā jaunais talantīgais Armands Šķēle. Šī spēle Daugavas sporta namā pulcēja pilnas līdzjutēju tribīnes, kur vidū bija arī Latvijas eksprezidents Gunts Ulmans. Pirmajā izspēlē pie bumbas tiek mūsējie un veido pirmo no saviem uzbrukumiem. Mārtiņš Skirmans saņem bumbu centra postenī un ar filigrānu pagriezienu tiek garām sedzējiem gūstot pirmos punktus. Pretinieku mēģinājums atkārtot mūsējo panākumu beidzas neveiksmīgi. Jau no spēles pirmajām minūtēm pilnus apgriezienus ieslēdz vieskomandas kapteinis Kūsmā. Bet nemazāk ambīcijām pildīts tovakar bija arī rīdznieku lidojošais aizsargs Armands Šķēle. Pēc Edmunda piespēles punktus gūst jau pieminētais Kūsmā. Vēl pēc pāris mirkļiem tas pats Edmunds uz tālumtienu atkal izvirza neapturamo Kalevu līderi un vēl viens tāls trejacis lido tieši LMT grozā. Taču uz igauņu sniegumu mūsējie sniedza tūlītējas un nemazāk efektīvas atbildes. Vilkersona metiens mērķi nesasniedz, un pie bumbas pirmais ir Armands. Atkal uzbrukumu ievad Vilkersons, piespēl Šķēlēm un ar ieturētu caurgājienu vēl 2 punkti Armanda kontā. Lai arī ar veiksmīgiem grozu guvumiem vainagojās abu komandu uzbrukumi, tomēr līdz pat otrās ceturtdaļas 3. minūtei mūsējie bija iedzinēju lomā. LMT saspēles vadītāju Jānu Blūmu neatlaidīgi sadz viesu Melnis Osborns, taču neskatoties uz sīvo pretestību, Jānis gūst grozu ar sodu un spēlē iestājas status quo. 3. ceturtdaļā spēles sākumā iesildītā sadarbība Valēko Kūsmā viesiem ļauj pietuvoties līdz pat -3. Edmunds piespēlē Evaram un 2 punktu grozā. Pēc mirkļa no tālienes divreiz pēc kārtas precīzs ir pats Edmunds, bet pēc Kalevu kapteiņa neapturamajiem ātrajiem igauņiem vēl uzspīd cerības stariņš, kur jau pēdējā ceturtdaļā noslāpēja LMT jaunā maiņa. Jāni Blūma pēc metiena gar zemi gāž pretspēlētājs, taču neskatoties uz to bumbu, tomēr ielido grozā. Arī Armands Šķēles metiens aiz 6 metru līnijas ir precīzs. Tas ir iedzims no māmas. Viņa arī bija basketbolisti. Sētā mēs spēlējam mīnus, man viņa visu laiku liek. Bet punktu uz I liek Blūma piespēle un Šķēles slam dunk. Es domāju, tas man ir iedzimts kaut kā.